Labdien! Šodien pārvērsim 2 dzintara kakla rotiņas. Dzintara kakla rotas maziem bērniņiem ir viens no populārākajām rotas lietu veidiem, ko nākās labot, jo šīs te skaistās dzintara aizdarītes ar laiku nolietojās un izdilst, un tad nākās kakla rotiņas pārvērt. Un tā kā dzintars ir ļoti skaists akmens un materiāls un ir ieguldīts milzīgs darbs, lai tādu rotiņu savērtu, mēs turam cieņā šos dzintara meistaru ieguldījumu un ārā neko nemetam, bet labprāt palīdzu klientiem un pārvaru. Iespējams, daži no jums teiks, ka es nepareizi daru, bet tāda ir mana pieeja kaklarotām, dzintara tieši šim veidam un tieši maziem bērniņiem. Es izmantošu šādu te rotas lietu trosīti, kas ir praktiski nepārraujama. Likšu viņu 2 kārtās un atdalīšu dzintara perlītes vienu no otras ar šādām te sīkām stikla sekliņu perlītēm. Es izvēlos nelikt pa vidu šos te mezgliņus, jo tādējādi ir pat ne vieglāk, bet drošāk nostiprināt aizdari, jo es nelikšu vairs šādu te skrūvējamo. Es likšu savus aizdarītes, kas ir klasiskās karabīnītes, ar riņķīšiem, kuriem nav savienojums. Riņķīši ir šādi te, kuriem nav, viņi nesavienojās, respektīvi tu nevarētu plēst neko vaļā un pārraut. Tātad būs šādi te riņķīši. Un klasiskās aiztaisāmās karabīnītes. Kāpēc tāda pieeja? Tāpēc, ka ja rotiņu vajag pārvērt vai pagarināt, tad to ir daudz vieglāk izdarīt pēc tam, vienkārši galā nogriežot nost, novarot pērlītes nost no šīs te auglas un savarot pa jaunu vai pagarinot vai pārvarot savādāk. Kā jau es sākumā minēju, šādi te autentiski taisot dzintara rotiņas ir ieguldīts milzīgs darbs. Starp katru pērlīti liekot mezgliņu, un es piekrītu, jā, tā ir pareizi, bet tā kā šīs rotiņas ir mazam puisītim, tad viņš augs lielāks un varbūt gribēs rotiņu pagarināt vai papildināt vai pārvērt ar laiku, tāpēc manā gadījumā šoreiz būs tā otrā pieeja. Nu ko, sāksim ar to, ka ir jāpārgriež visi posmiņi. Ir jānogriež nost katrs mezgliņš. Un, lai nesajuktu secība, lai mēs nepazaudētu šo te rakstu, tad es tā arī turpinu nogriežu mezgliņu nost un lieku perlīti uz priekšu. Un tā viss pēc kārtas, kamēr ir izjauktas krellītes. Turpinām. Darbs nav grūts, bet atbildīgs. Darbs nav grūts, bet laikietilpīgs. Salabosim mazajam ziķerim krellītes, lai viņš atkal var pucēties. Nu ko, rotiņu esam izjaukuši. Tagad notīsim
auklu, lai pietiek 2 kārtām. Lai var salikt dubult, tā dubults neplīst, cerēsim, ka vismaz ne tik ātri. Un tie zīdi dieciņi jau arī ir forši un labi, tik tās šoreiz bija tieši aizdarīta tā, kas izbeidzās un neizturēja, bet to es esmu atkārtoju vēlreiz ievērojusi šīm te cinteru rotiņām, ka tas nav nekas jauns, tā notiek. Nu, lūk, saliekam kopā galus, ievērsim. Sāksim ar riņķīti. Nostiprināsim. Tā. Tagad pa vienam jāsāk vērt atpakaļ kristāliņi, dzinteriņi. Sākam ar mazo pērlīti. Tad akmentiņš. Nevar saprast, jūs redzat vai neredzat. Mazā pērlīte. Akmentiņš. Nu tā turpinam līdz beigām. Kamēr viss pērlītes ir savērts atpakaļ tādā secībā, kā mēs tās izjaucām. Un tad beigās parādīšu jums gala rezultātu un kā aiztaisīt ciet, pievienot otru aizdarīti. Nu, lūk, tas izskatīsies šādi. Manuprāt, nav slikti. Būs glīti. Sataisīsim atpakaļ. Būs ļoti skaisti. Parādīšu beigās, kā izskatās pabeigts darbiņš un kā pielikt karavīnīt, kur palika. Redz, kur šo te satīrīsim visu un tiekamies beigās. Nu, lūk, atlikušas man pēdējās pāris pērlītes. Būšu pārvērusi visu no jauna un varēšu parādīt, kā pievienot aizdari rotiņai beigās. Tā izskatās šobrīd savērta kakla rotiņa. Pieliet noņemsim lieko nost un pieliksim karabīnīti galā. Pa fonā bērni staigā. Ierakstā droši vien visu var dzirdēt. Bet tāds ir darbs no mājām, ko tu padarīsi, vai ne? Tā. Nostiprinam. Uzmanīgi vēlreiz. Pievelkam klāt. Te arī rodās tā stiprība, ko es minēju, kā šeit pie karabīnes un arī šeit otrā galā var uzsēt kārtīgus pāris mezglus un kamēr šī te, es gribētu pateikt makšķera aukla, bet tā ir speciālā pērļošanas aukla, kamēr viņi neizdils, tikmēr arī rotiņa turēsies. Līdz šim neviens man atpakaļ neko nesis nav. Man vēl jānostiprina tikai gali, jānoslēpj. Tam es izmantošu pērļošanas adatu galu, diegu galu noslēpšanai. Nu, lūk, un cik es šādas cintara rotas lietiņas esmu pārvērusi.
tik atpakaļ vēl neviens nesis nav. Gribētos teikt, ka gadi 5 būs pagājuši. Tagad galvenais dabūt cauri kaut dažām perlītēm. Jo dzintara akmentiņiem tie caurumiņi parasti ir ļoti mazi. Tagad tāds mazs čakariņš. Izvērt kaut dažām perlītēm cauri, lai gali nerāgojās neglīti. Nu, tad jau viena no abām rotiņām būs pabeigta. Nu, redzi. Šitā. Pievilksim vēl mazliet. Un tagad forši te pie pašas pēlītes var nogriezt. Un tos galus nemaz neredz. Viss pazuda. Nav. Kakla rotiņa ir atkal gatava lietošanai un var vest mazajam rausītim pucēties. Šāda te viena no 2 rotiņām ir pārvērta.